viena no svarīgākajām sadaļām tieši finansējuma daļā. Un te ir tāda lieta, ka šeit jūs liekat visas jūsu projekta kopējās un attiecināmās izmaksas, kas jums būs. Un tātad šeit jau var redzēt, ka šeit ir saliktas iespējamās izmaksu pozīcijas, tātad tās ir vairākas, tātad jaunu pamatlīdzekļu un tātad programmatūras iegāde un uzstādīšana, būvdarbi, kur ir tikai ar vienkāršotie paskaidrojumi raksts vai izziņa jaunā, tad ir būvprojekts lielais būvniecības, tad ir darbinieku apmācības, sabiedriskās attiecības, preces, tad šo te licences, patenti un tam līdzīgas lietas un sagatavošanas un vispārējās izmaksas. Pirmā lieta, kur var apmulst, ir šeit. Tātad PVN ir atbalstāms vai nav atbalstāms. Ir tā, ka, ja jūs esat PVN maksātājs, tātad jums automātiski jau šajā sadaļā būs PVN ir neatiecināms un jūs ieliksiet nē. Jūs esat jauns uzņēmējs un plānojat iegādāties iekārtu no kaut kurienes. Teorētiski jūs varat arī uz iesniegšanas brīdi nebūt PVN maksātājs, bet tur ir tā, ka jāskatās, kuri nav no Eiropas, tā kā pieņemsim, jo Lielbritānijas vai kā, tur ir jāskatās, vai jums nav jāreģistrējās uz to īslaicīgo PVN reģistrā. Ar taisni vakardien ļoti labi to stāstīja. Ja pērkam arī tādas vienu iegādi, kas mēs ņemam iekārtas no ārvalstīm, arī tad ir jāskatās, ja taisni minēja Lielbritānijas piemēru, Anglijas, kad iekārtu ved, tad jums ir jāizpēta jau pie muitošanā, pie visām jau, ja jūs vedīsiet no kaut kurienes, kas nav Eiropas Savienības valsts, tad tur ir jāskatās ar tiem PVN norēķiniem, vai šeit ir, lai nav problēmas. Es zinu, ka mums arī viena meitene pirka no Anglijas, tieši viņai arī sanāca, ka papildus izmaksas viņai tieši radās šajā te nesakārtotajā lietā ar PVN, bet tur jums katram pašam ir jāskatās tā situācija, kā ir. Tur nav tik viennozīmīgi. Jā, šogad ir par PVN maksātāju tātad top no 50 000, pagājuši gadu bija 40 000. Tātad, lai jūs tiktu, lai šeit varētu ievadīt informāciju, atkal izmantojam pievienot, un tātad šeit jūs ieliekat, tātad, ko jūs iegādāsieties, tātad iekārtu. Nu, lūk, baigi, viņš internets laikam nestrādā. Nu, lūk, tātad jūs liekat, ja jums ir daudzas iekārtas, jūs viņas šeit visas liekat apakšā, cik jums viņas ir. Un tātad aizveram ciet, tad parādās, tad saraksta būs iekārtas, jūs liksiet viņu nosaukumu. Mans ieteikums tur nelikt, pieņemsim tur augļu žāvētājs, XY un daudzi cipari. Ne, vienkārši ierakstīt augļu žāvētājs, jo varbūt tās, kamēr apstiprina projektu, varbūt to jau vairs neražo, bet jūs taisat atkārtoto iepirkumu un jūs iegādājaties citu. Ir mēdz tā gadīties, ka kaut ko izņem no ražošanas, kamēr apstiprina projektu. Nu, lūk, ieliek to. Te liek mērvienību, tātad gabalīki, komplekti, skaits, kas jums tur ir. Ieliek, pieņemsim 1. Un tad te norāda summu ar PVN. Un summu bez PVN. Un tagad tā atvērsim vaļā. Nu, lūk, tagad skatāties šeit. Un arī šeit ir jāsaprot, ja jūs esat PVN maksātājs, tad jums attiecināmās izmaksas būs summa bez PVN. Ja jūs esat PVN maksātājs. Ja jūs neesat PVN maksātājs, tad jums attiecināmo izmaksu summa būs tie
es nepareizi ierakstīju. Man neviens nesaka, ka es nokļūdījos. Tātad, ja jūs neesat PVN maksātājs, tad tie būs 12 100. Ja jūs esat PVN maksātāji, jūs rakstiet to summu, kas ir bez PVN. Tā tas ir visu laiku. Lūk, tagad skatieties, kas notiek ar vienu vietu. Tagad es ielieku, es būšu, ka man ir PVN neatiecināms, tātad es lieku 12 100. Redziet, viņš jau uzreiz ielika iepirkums. Kā iet virs 1000,01, viņš uzreiz ieliks ķeksīti iepirkums, un jums tad līdz ar to parādīsies jauna sadaļa, e-sadaļa iepirkums. Un tas nozīmē to, ka būs jāraksta arī tajā e-sadaļā informācija. Uzreiz saku, kas tad ir cenu aptaujas dokumentācija. Cenu aptaujas dokumentācija tātad tā ir tehniskā specifikācija, kādu jūs iekārtu vēlaties iegādāties. Nevienā gadījumā nedrīkst norādīt konkrētu firmu vai konkrētu iekārtu, bet jūs rakstat kaut kādus parametrus atbilstoši, kādus jūs gribat, un attiecīgi 2 derīgi piedāvājumi, ko jūs pievienojat tātad pēc tam pie dokumentiem klāt. Kādā veidā jūs sazināties ar potenciālo piegādātāju, tas ir jūsu izvēle. Vai nu jūs rakstiet ēpastus, vai jūs braucat, vai jūs zvanat, bet respektīvi ir jābūt tām darbībām veiktā. Ja gribās, var arī iet caur iepirkumu uzraudzības biroju, tas nav nekas briesmīgs. Man dažkārt labāk tur patīk, jo tur var ātrāk piedāvājumus dabūt un tā tālāk, bet tas ir katra ceļš. Līdz 70,000 to var pamatlīdzekļu iegādē, tātad jūs varat vienkāršoti, bet ja ir līdz ko virs 70,000, jo jums bija 70,000. Teorētiski, ja jums 70,000,00, tad nav caur IUB, bet ja būtu, piemēram, 80, tad caur iepirkumu uzraudzības biroju uzreiz automātiski iet, un būvniecībai arī, ja ir virs 150, tagad bija laikam, tātad, ja iet būvniecība, tad tas arī iet, ja ir mazāk, tad jums jau arī nav tā lielā summa, jums bija 100, cik es redzēju, tātad jums arī neiet caur iepirkumu uzraudzības biroju. Bet, ja būtu, kā pieņemsim, ja atļautu maksimālo 200,000, ja iet uz 200,000, tad būtu būvniecībai arī jāiet caur iepirkumu uzraudzības biroju. Tur ir ļoti interesanti, ja 7,5 pie 113. virsnoteikumos piedāvājumiem ir jābūt ar elektronisko parakstu. Tāds ir. 5 iespējas izmantot. Šobrīd ir to iespēju arvien vairāk, un tur jā. Bet katrā gadījumā ir jābūt pierādāmam, kad jūs rakstiet arī tie e-pasti, tiem parakstiem un tām visām lietām ir kaut kāda saraksta. Vismaz mēs iesakam, saglabājiet sarakstu, ja jautājums ir vismaz ko izdrukāt un iesniegt un iedot. Lai nav tā, ka nav nekādas, nezinu, kurienes ir radies. Un arī par iepirkumiem vispār varētu pusdienu stāstīt ar dažādiem kurioziem, ko tikai neizdomā un neizdara un tā tālāk. Tātad nākamā lieta ir, kas ir jāieliek maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks. Projekta īstenošana, ja ir pamatlīdzekļu iegāde, respektīvi, kas nav būvniecība, viss ir līdz 1 gadam. Un tātad no projekta apstiprināšanas brīža lauka atbalsta dienestā. Tātad skaita šo te gadu pamatlīdzekļu iegādēji, darbinieku apmācībām, šīm te sabiedriskajām attiecībām un tām visām lietām ir gads no apstiprināšanas. Tas nozīmē, jums būs termiņš iesniegšanas, piemēram. Jā. Lūk, tātad šeit ieliek līdz gadam, tātad šeit ieliek šo te, ieliksim, pieņemsim, nākošā gada dabūt. Lai šeit ir mazāk kļūdas, tāpēc, ja jūs rakstiet projektu, tad zvaniet meitenēm, viņas jau gan jums izstāstīs, kādā veidā un domās darīs, jo vienkārši, tur ir, lai šeit es saredzu to lielāko vietu, kur visvairāk var kļūdīties. Labi pamatoti pasaki. Nevienmēr vajag lielus romānus, bet varbūt īsi konkrēti, varbūt schēmas, var kaut kādus tāds, kā mēs sakam, ja tu uzskati, ka tev vajag piesniegt kaut ko projektam klāt, lai saprastu tavu domu, droši to liec.
Un mēs tā savējiem stāstam, jo ir tā, ka tu nevari ielīst. Protams, nevienmēr tev ir jāparāda sava ideja, pilnīgi visa, varbūt tur ir kaut kāds komerc noslēpums vai kaut kas, bet, lai tā, ka trešais no malas lasa, mēs lasam, dienas lasa, varbūt vēl kāds cits lasa, kurš pēc tam virskontrolē varbūt iet, ka viņam ir skaidrs, te ir saprotams visiem, lai nav samudžināts un neviens neko nesaprot. Lūk, ieliksim, ka te būs 50, pieņemsim. Mums ir inovācija kaut kāda. Jā, un tā iet pilnīgi visiem cauri un savada visu, ko vajag un ko nevajag. Jā, nevis ko nevajag, bet ko vajag. Kas ir, pie ko es gribu pievērst uzmanību pie darbinieku produktivitātes kāpināšanas, tātad te ir arī kaut kāda papildus informācija. Šeit ir tā, ka to darbinieku, ko jūs apmācat, viņam pie jums ir pēc tam jāstrādā vismaz 18 mēneši pēc tam. Te ir jābūt, ka apmācības ir jāveic akreditētā iestādē, kad nevar tā, kad es izdomāju mācības un kaut kādas norakstnes, bet ir jābūt, ir kaut kādam pēc tam dokumentam. Šeit arī, kā piemēram, var iet 95. kategorija un vēl kaut kādas tādas lietas. Ja? Tā ka šeit apmācīt, šeit neiet ne augstākā, ne vidējā izglītība, bet te ir kaut kādas speciālās lietas, kas ir nepieciešams jūsu konkrētam uzņēmumam. Bet ir tāds projekts šajā periodā atļauts arī tikai un vienīgās izmaksas, kur ir tikai sabiedrisko attiecību izmaksas. Nezinu, šobrīd neviens nav uz to mārketinga lietām tādu interesi izrādījis. Redzēšu, viņiem arī nav uzraudzības periods, tik garš, un viņiem arī nav sasniedzami rādītāji, tie, kas iet tikai uz sabiedriskajām attiecībām. Tad ir patenti, licences, autortiesības arī, bet šis ir arī viens no tādiem pāriskantām lietām, jo, manuprāt, nevienu patenti licenci un to nedod ilgāk par kaut kādu gadu, 2, 3, kā nozīmē, ka projektu uzraudzības laikā regulāri ir jāatjaunina. Mums ir pa visiem gadiem tikai viens šāds projekts bijis, kur licenci paņem. Un tad ir nākamā lieta, kas ir sagatavošanas un vispārējās izmaksas. Un šis ir arī, šeit arī ir apakšā metodika par šīm vienotās likmes piemērošanu. Tātad sagatavošanas izmaksas būtībā tās ir, kur jūs ņemat, te sadalās, ar ko atšķirās vispārējās un sagatavošanas. Sagatavošanas izmaksas būtībā tur jums ies, kas ir tieši ar projektu pieteikumu sagatavošanu, iereģistrēšanu nomas līguma zemes grāmatā, ja tas ir nepieciešams. Un tāds tur ir mazāka summa, ko rēķina no jūsu projekta, bet tur jāskatās pēc apjomiem. Un tad ir vispārējās izmaksas, tas jau ir mazliet vairāk var dabūt naudiņas. Tur iet iekšā arī tātad būvprojekta izstrāde, energoaudits un viss šādas lietas, kas ir tā kā plašāks, bet tur arī noteikti ir griezti, līdz cik procentiem un cik naudiņām var to visu dabūt, bet to tad skatās metodikā, ja to izmanto. Šobrīd nestāstīšu par to metodiku. Nākamā izmaksa ir pārējās neatiecināmās izmaksas. Šeit jūs ieliekat tās izmaksas, kas ir, nav jūsu projektā attiecināmas pie attiecināmajām izmaksām, bet ir nepieciešams, lai jūsu projekts strādātu. Piemēram, jums ir uzbūvēta būve, viesunams, piemēram. Jūs tikai uzbūvējāt, bet jums nav mēbeles iekšā. Jums nav trauku, jums nav gultas veļas, jums nav šitās lietas. Dienas jums arī nemaz neizmaksās gala maksājumu, kamēr nebūs aprīkojums. Tātad šeit jūs paredzat to aprīkojumu, lai jūs varētu sākt to savu darbību. Viesnīca ir visvieglākais, tā kā viesunamu kā piemēru pievest. Tātad šeit ir tās lietas, kuras jūs nevarat vai tāpēc, ka ir jau izsmelts viss limits vai tā kā kaut kādas lietas, ko pērkat, kurām nav tas šis te, kur nekalpos 5 gadus, piemēram, ja? Vai kaut kādas tādas lietas, ja, kas ir nepieciešams, lai projekts darbotos, tātad šeit liek iekšā un tātad šeit norāda un viņš ir nepieciešams. Mēs arī vērtējot to skatām, vai pretendents ir šo te padomājis. Tā, uzspiežot šeit, tātad viņš atnesīs no augšas šeit skaitļus. Tiešām internets lēns ir.
Nu, lūk, un šeit ir vēl viena lieta, kuru gana arī sāk vērtēt kolēģi, vairāk vērtēt un izmaksu pamatojums. Tātad jūs izvēlēsieties, ja jums būs saraksts, te būs iekārta 1, no mana piemēra, ja, iekārta 1. Un šeit jūs pamatosiet, kāpēc jūs izvēlējāties šo iekārtu, ar ko viņa tā kā aprakstat, ko tad viņa jums dos ražošanas pakalpojums sniegšanas procesā un kāds ir viņas ieguldījums, šīs izmaksu ieguldījums jūsu konkrētā projekta mērķa sasniegšanai. Šeit arī ir ierobežots burtu zīmju skaits, bet viņam ir jābūt aprakstītam. Nevar tā, ka tur jūs iesniedzat bez pamatojuma.